Vai tu kādreiz vispār esi iedomājies pievērst tam uzmanību, kā aug sēnes? Protams, ka tu zini, bet kā viņas aug? Sēnēm ir micēlijas un sēnēm ir sēņu ģimenītes. Sēņu ģimenītes kā gailenītes, piemēram. Ejam un gailenītes būs te un te un te. Un tā arī būs ar mūsu pārliecībām. Mūsu pārliecības, limitējošās pārliecības, nekad nav viena pati. Viena pati negatīvā lielā pārliecība. Tai vienmēr būs apkārt daudz mazas, citas uzturošās pārliecības. Tāpēc darbā ar sevi tas uzdevums nav tik vienkāršs, jo mēs strādājam ar vienu pārliecību, tai vilksies līdz visādas citas. Un, piemēram, ja mēs pat izstrādājam to vienu pārliecību un tu laimīgs aizēji mājās un saki, es beidzot jūtos baigi labi, bet nāks līdīs ārā tās pārējās un prasīs, kur tad ir, kas ir noticis, bet ir vēl tas un tas, un pēc kaut kāda laika ir ļoti liels potenciāls, ka tā situācija nedaudz savādāka, bet būs līdzīga. Pārliecības ir viltīga lieta, tās acīm redzot ir mācījušās no sēnēm. Pseidozinātne tagad, jā. Bet, princips ir tāds, jā, tā tad ir viena pārliecība un ir piekabinājušās daudzas mazas, kas to apstiprina. Jo būtībā pārliecība ir no tās loģikas, ja tad, ja es iziešu uz skatuves, tad es nomiršu no stresa. Ja es kaut ko viņam pateikšu, viņš mani pametīs. Un tad ir klāt citas pārliecības. Cilvēki ir ļauni, vai vīrieši ir agresīvi, vai, ja es iziešu uz skatuves, tad mani nosvilps. Ja es uzdrīkstēšos publiski runāt, tad mani iznīcinās. Tādi ekstrēmi piemēri, bet princips ir tāds, ja es runāšu, tad dabūšu pa muti. Labāk paklusēt. Ja es paklusēšu, tad es būšu drošībā. Šādi un līdzīgi. Skaties, kādas ir tavas pārliecības.